20. uz skatuves kāps Laimis Rācinājs ar pasaules mūzikas programmu, tad 21.00 ar solo programmu uzstāsies Kārlis Kazāks, bet pēc tam patriotiskā gaisotnē apmeklētāji varēs klausīties tautas mūzikas kopas trejasmens priekšnesumu, bet pēc koncerta paredzēts filmas Dvēseļu putenis kino seanses, kur apmeklētāji varēs skatīties brīvā dabā vai atrodoties savā auto. Tātad divi ielūgumi kādam no jums, 2733993, biļetes, starp citu, varat pagādāt uz sauriet koncertiem Mārupē aula.lv, meklējiet tās aula.lv internetā un zvaniet augšā 2733993. Braucam, lai klausās, kas zvana mums. Halū! Sveiki, viestur. No kuras puses tu zvani mums? No Tukuma piepilsētas. Tad es mēģināšu minēt. Tur varētu būt, cik tur varētu būt? Ap 20 grādiem šobrīd. Tur kaut kas pa vidu varētu būt, jo tur Vidzemes un Latgales galā tur baigie plusi. Bet Liepājā mums te bija 13 grādi, kaut kad nesen sūtīja. Jā, 20 lietas kā nelīst. Nelīst, bet tu tāda dusmīga tā debesis mala ir, ko? Ir. Jā. Halo, brācam laiks, kas zvana? Sveiki, tā Artūrs zvana, tas īstais nav vinnējis. Artūrs, kurš sazvanīs Lengotavu 3 reizes nedēļas laikā, tas bija pagājušajā nedēļā pareizi, jau nu visas 3 reizes tev pa muguru. Tieši tas pats, jā, tieši tas pats. Un apsties ar visu to ļoti labs garastāvoklis cilvēkam, viss kārtībā. Artūr, kā tev tur ar laikapstākļiem ap tevi? Mēs no Kostas braucam diezgan sutīgi, plus 20 mašīna ar ādu plus 27. Sutīgs, tu teici, es nepārklausīju. Jā, sutīgs arī, jā, tieši tā, sutīgs, jā. Te atkal man visu laiku paldies klausītājiem, ja starp citu visu laiku iesūt man bildes WhatsAppā, un kāda mums klausītāja no Reizeknes novada atsūtījusi, ka, tur tas retro termometra, tas stabiņš, kas ir, jā, manuālais saucamais, kas tas dzīvsudrabs, kas tur staigā, tas ir tur, ko padusē, ko liek, bet kas ir tajā ārā, tai termometra stabiņā, nepateikšu, bet tur virs 30 grādiem, 32 rādi Reizeknes novadā, tā kā šie tur pirtiņā, kamēr citiem negais un vēl kaut kas. Labi, viesturs pirmais iezvanījās, viesturam pirmā zem priekšrocība šeit Slengotavā šodien pret Artūru un, protams, ka vienīgais ciņēms ir, ja būs neizšķirts 5-5, tad gan skatīsimies, kurš veiksmīgāks laika izpratnē, citādi viesturam tā uzvar, jo viņš pirmais nonāca šeit mūsu oranžajā frekvencē. Sākam ar viesturu, lai veic saviem. Sarunas tautas valodā. Rāda SVH Slengotava. Aiziet viesturu, balodītis ir pirmais vārds. Palaiz gāzi. Kādas? Izplūst zarnu. Kādas izplūst? Kas ir balodītis? Dobu nodaudz, Labi, gāzes, man vajadzētu labi karmuška nākamais. Varotava, tad ir beštoks. Zaudēt, tukšo, nulē. Balodītis arī ir gāzes, palaiz gāzes.
tur, jā? Publiskā? Es jau tur īsti neatceros, kā tā pagājušajā nedēļā pēc tam zaudējumiem bija arī savs vietā. Tu gaidām vēl pēc Langotavā, jā? Paldies tev! Visu labu! Langotava galā ar viesturīgā toreiz 3-0 pārliecinoši. Mēs ar Pilsvaru un dosies uz Mārupīti. Jit Mārupīti. Es kādreiz biju tur. Nu, reiz tagad varēs aizdoties. Divatā varēsiet, jums būs, cik es saprotu, 2 ielūgumi un arī viena automašīna varēs iebraukt. Tad jūs tur varēsiet izvēlēties, kādā formātā skatīties. Kāves kazāks, laims ratinājs un trejiesmēs, kā arī dvēseli putenis filmas.